Dokuments numur 21. Paradīzes radītāju dēli. Radītāju dēli ir laika un telpas vietējo visumu veidotāji un valdnieki. Šie visuma radītāji un valdnieki ir duālas izcelsmes, iemiesojot Dieva tēva un Dieva dēla raksturīgās iezīmes. Bet katrs radītājs dēls atšķiras no ikviena cita. Katrs ir unikāls gan pēc dabas, gan personības. Katrs ir savas izcelsmes pilnīgā dievības ideāla, vienpiedzimušais dēls. Plašajā vietējā visuma organizēšanas, attīstīšanas un pilnveidošanas darbā šie augstie dēli vienmēr bauda vispārējā tēva atbalstošo apstiprinājumu. Radītāju dēlu attiecības ar viņu paradīzes tēvu ir aizkustinošas un izcilas. Nav šaubu, ka dievības vecāku dziļā pieķeršanās saviem dievišķajiem pēcnācējiem ir avots tai skaistajai un gandrīz dievišķajai mīlestībai, ko pat mirstīgie vecāki izjūt pret saviem bērniem. Šie primārie paradīzes dēli ir personificēti kā Mihaēļi. Kad viņi dodas no paradīzes, lai dibinātu savus visumus, viņi ir pazīstami kā radītāji Mihaēļi. Kad viņi ir iemantojuši augstāko varu, viņus sauc par meistariem Mihaēļiem. Dažreiz mēs jūsu nebadona visuma valdnieku saucam par Kristu Mihaēlu. Vienmēr un mūžīgi viņi valda saskaņā ar Mihaēla kārtu, kas ir apzīmējums pirmajam viņu kārtas un dabas dēlam. Sākotnējais, jeb pirmdzimtais Mihaēls nekad nav pieredzējis iemiesošanos kā materiāla būtne, bet viņš 7 reizes izgāja cauri garīgās radības augšupcelšanās pieredzei 7 Havonas aplokos, virzoties no ārējām sfērām uz centrālā radījuma iekšējo aploku. Mihaēla kārta pazīst lielo visumu no viena gala līdz otram. Nav nevienas būtiskas pieredzes nevienam no laika un telpas bērniem, kurā Mihaēļi nebūtu personīgi piedalījušies. Viņi faktiski ir līdzdalībnieki ne tikai dievišķajai dabai, bet arī jūsu dabai, kas nozīmē visas dabas no augstākās līdz zemākajai. Sākotnējais Mihaēls ir primāro paradīzes dēlu prezidējošais vadītājs, kad tie sapulcējas konferencē visu lietu centrā. Pirms neilga laika Uversā mēs ierakstījām universālu pārraidi par ārkārtas konklāvu Mūzīgajā salā, kurā 150 000 radītāju dēlu bija sapulcējušies vecāku klātbūtnē un apspriedās par visuma apvienošanu un stabilizēšanas progresu. Tā bija izraudzīta valdnieku Mihaēlu 7-kārtīgo veltījuma dēlu grupa. Sadaļa numur 1. Radītāju dēlu izcelsmes un daba. Kad mūžīgajā dēlā absolūtās garīgās idejas pilnība sastopas ar vispārējā tēva absolūtās personības koncepcijas pilnību, kad šāda radošā savienība ir beidzot un pilnībā sasniegta, kad notiek šāda absolūta gara identitāte un tik bezgalīga personības koncepcijas vienotība, tad, tieši tad un tur, nevienai no bezgalīgajām dievībām nezaudējot neko no personības vai prerogatīvas, pilnvērtīgā esībā uzliesmo jauns un oriģināls radītājs dēls, pilnīgā ideāla un spēcīgās idejas vienpiedzimušais dēls, kuru savienība rada šo jauno radītāju personību ar spēku un pilnību. Katrs radītājs dēls ir vienpiedzimušais un vienīgais iespējamais pēcnācējs divu bezgalīgo un mūžīgo un pilnīgo prātu, kas ir visuma mūžam eksistējošie radītāji, sākotnējo koncepciju pilnīgai savienībai. Nekad nevar būt vēl viena šāda dēla, jo katrs radītājs dēls ir neierobežota, pabeigta un galīga izpausme un iemiesojums katrai fāzei, katrai iezīmei, katrai iespējai, katrai dievišķajai realitātei, kas jebkad visā mūžībā varētu tikt atrasta, izpausta vai attīstīta no tiem dievišķajiem radošajiem potenciāliem, kas apvienojās, lai radītu šo Mihaēlu dēlu. Katrs radītājs dēls ir apvienoto dievības koncepciju absolūts, kas veido viņa dievišķo izcelsmi. Šo radītāju dēlu dievišķās dabas principā ir vienādi atvasinātas no abu paradīzes vecāku īpašībām.
Visi piedalās vispārējā tēva dievišķās dabas pilnībā un mūžīgā dēla radošajās prerogatīvās, bet novērojot Mihaela funkciju praktisko izpausmi visumos, mēs saskatām acīm redzamas atšķirības. Daži radītāji dēli šķiet vairāk līdzīgi Dievam tēvam, citi vairāk līdzīgi Dievam dēlam. Piemēram, administrācijas tendence nebadona visumā, liek domāt, ka tā radītais un valdošais dēls ir tāds, kura daba un raksturs vairāk līdzinās mūžīgajai mātei dēlam. Vēl jāpiebilst, ka dažus visumus vada paradīzes Mihaeli, kuri šķiet vienlīdz līdzīgi gan Dievam tēvam, gan Dievam dēlam. Un šie novērojumi nekādā ziņā nav domāti kā kritika, tie ir vienkārši faktu konstatējums. Es nezinu precīzu pastāvošo radītāju dēlu skaitu, bet man ir pamatots iemesls uzskatīt, ka to ir vairāk nekā 700 000. Tagad mēs zinām, ka ir tieši 700 000 dienu savienotāju, un vairāk netiek radīti. Mēs arī novērojam, ka pašreizējā visuma laikmeta noteiktie plāni šķiet norāda, ka katrā vietējā visumā tiks izvietots viens dienu savienotājs kā trīsvienības padomdevējs vēstnieks. Mēs tālāk atzīmējam, ka pastāvīgi pieaugošais radītāju dēlu skaits jau pārsniedz nemainīgo dienu savienotāju skaitu. Bet par Mihaelu likteni pēc 700 000 mēs nekad neesam informēti. Sadaļa numur 2. Vietējo visumu radītāji. Primārās kārtas paradīzes dēli ir savu attiecīgo domēnu, laika un telpas vietējo visumu, kas ir 7 evolūcionāro supervisumu pamata radošās vienības, projektētāji, radītāji, būvētāji un administratori. Radītājam dēlam ir atļauts izvēlēties savas nākotnes kosmiskās darbības telpisko vietu, bet pirms viņš var sākt pats sava visuma fizisko organizāciju, viņam jāpavada ilgs novērošanas periods, kas veltīts viņa vecāko brāļu pūliņu izpētēji dažādos radījumos, kas atrodas viņa plānotās darbības supervisumā. Un pirms visa tā, Mihaels dēls būs pabeidzis savu ilgo un unikālo paradīzes novērošanas un Havonas apmācības pieredzi. Kad radītājs dēls atstāja paradīzi, lai uzsāktu visuma viedošanas piedzīvojumu, lai kļūtu par galvu, faktiski par dievu, paša organizētajam vietējam visumam, tad pirmo reizi viņš nonāk ciešā saskarmē ar trešo avotu un centru, un daudzos aspektos ir no tā atkarīgs. Bezgalīgais gars, lai gan mīt kopā ar tēvu un dēlu visu lietu centrā, ir paredzēts darboties kā katra radītāja dēla faktiskais un efektīvais palīgs. Tāpēc katru radītāju dēlu pavada bezgalīgā gara radošā meita, būtne, kurai lemts kļūt par dievišķo kalponi, jaunā vietējā visuma mātes garu. Mihaela dēla aiziešana šajā gadījumā uz visiem laikiem atbrīvo viņa radītāja prerogatīvas no paradīzes avotiem un centriem, pakļaujoties tikai noteiktiem ierobežojumiem, kas raksturīgi šo avotu un centru iepriekšējai pastāvēšanai un dažām citām iepriekšējām varām un klātbūtnēm. Starp šiem ierobežojumiem vietējā visuma tēva citādi visvarenajām radītāja prerogatīvām ir šādi. Enerģiju matēriju dominē bezgalīgais gars. Pirms var radīt jebkādas jaunas lietas formas, lielas vai mazas, pirms var mēģināt veikt jaunas enerģijas matērijas transformācijas, radītājam dēlam jānodrošina bezgalīgā gara piekrišana un darba sadarbība. 2. Radību dizainus un tipus kontrolē mūžīgais dēls. Pirms radītājs dēls var sākt radīt jauna tipa būtni, jaunu radības dizainu, viņam jānodrošina mūžīgās un sākotnējās mātes dēla piekrišana. 3. Personību projektē un piešķir vispārējais tēvs. Prāta tipi un modeļi tiek noteikti ar pirmsradības esības faktoriem. Pēc tam, kad tie ir saistīti, lai veidotu radību, personisku vai citādu, prāts ir trešā avota un centra universālā prāta kalpošanas avota visām būtnēm zem paradīzes radītāju līmeņa dotācija. Gara dizainu un tipu kontrole ir atkarīga no to izpausmes līmeņa. Galu galā garīgo dizainu kontrolē trīsvienība vai trīsvienības personību, tēva, dēla un gara, pirms trīsvienības gara dotācija. Kad šāds pilnīgs un dievišķs dēls ir pārņēmis sava izvēlētā visuma telpisko vietu, kad sākotnējās visuma materializācijas un rupjā līdzsvera problēmas ir atrisinātas, kad viņš ir izveidojis efektīvu un sadarbīgu darba savienību ar papildinošo bezgalīgā gara meitu,
tad šis visuma dēls un šis visuma gars uzsāk to saikni, kas paredzēta, lai radītu neskaitāmas viņu vietējā visuma bērnu armijas. Saistībā ar šo notikumu paradīzes bezgalīgā gara radošā gara fokalizācija maina savu dabu, iegūstot vietējā visuma mātes gara personiskās īpašības. Neskatoties uz to, ka visi radītāji dēli ir dievišķi līdzīgi saviem paradīzes vecākiem, neviens precīzi nelīdzinās otram. Katrs ir unikāls, daudzveidīgs, ekskluzīvs un oriģināls gan pēc dabas, gan personības. Un tā kā viņi ir savu attiecīgo valstību dzīvības plānu arhitekti un veidotāji, šī pati daudzveidība nodrošina, ka arī viņu domēni būs daudzveidīgi, katrā no Mihaela atvasinātās dzīvās eksistences forma un fāze, kas tajos var tikt radīta vai vēlāk attīstīta. Tādēļ vietējiem visumiem raksturīgās radību kārtas ir diezgan dažādas. Nevienu divus nevada vai neapdzīvo duālas izcelsmes vietējās būtnes, kas visos aspektos būtu identiskas. Jebkurā supervisumā puse no to iedzimtajām īpašībām ir diezgan līdzīgas, jo tās ir atvasinātas no vienveidīgajiem radošajiem gariem. Otra puse atšķiras, jo ir atvasināta no daudzveidīgajiem radītājiem dēliem. Bet šāda daudzveidība neraksturo tās radības, kuru vienīgā izcelsme ir radošajā garā, ne arī tās importētās būtnes, kas ir centrālo vai supervisumu pamatiedzīvotāji. Kad Mihaels dēls nav savā visumā, tā valdību vada pirmdzimusī vietējā būtne, mirdzošā rīta zvaigzne, vietējā visuma galvenais izpildītājs. Šādos laikos dienu savienotāju padoms un konsultācijas ir nenovērtējamas. Šo prombūtņu laikā radītājs dēls spēja apveltīt saistīto mātes garu ar savas garīgās klautbūtnes pārraudzību apdzīvotajās pasaulēs un savu mirstīgo bērnu sirdīs. Un vietējā visuma mātes gars vienmēr paliek savā galvenajā mītnē, sniedzot savu audzinošo aprūpi un garīgo kalpošanu līdz šāda evolucionārā domēna vistālākajām daļām. Radītāja dēla personiskā klātbūtne savā vietējā visumā nav nepieciešama, lai nodrošinātu izveidota materiālā radījuma netraucētu darbību. Šādi dēli var ceļot uz paradīzi, un tomēr viņu visumi turpina riņķot telpā. Viņi var nolikt savas varas līnijas, lai iemiesotos kā laika bērni. Tomēr viņu valstības turpina griezties ap saviem attiecīgajiem centriem. Neviena materiāla organizācija nav neatkarīga no paradīzes absolūtās gravitācijas tvēriena vai no kosmiskās pārraudzības, kas ir raksturīga nenosacītā absolūta klātbūtnei telpā. Sadaļa numur 3. Vietējā visuma suverenitāte. Radītājam dēlam visuma darbības lauks tiek piešķirts ar paradīzes trīsvienības piekrišanu un ar attiecīgā supervisuma pārraugošā meistara gara apstiprinājumu. Šāda rīcība piešķir fiziskās īpašumtiesības, kosmisku nomu, bet Mihaela dēla pacelšana no šīs sākotnējās un pašierobežotās valdīšanas stadijas līdz pieredzes ceļā iegūtai pašpelnītas suverenitātes pārākumam nāk kā rezultāts viņa paša personīgajai pieredzei visuma radīšanas darbā un iemiesotajos veltījumos. Līdz veltījumos nopelnītās suverenitātes sasniegšanai viņš valda kā vispārējā tēva vietvaldis. Radītāja dēla suverenitāte vietējā visumā iziet cauri 6, varbūt 7 pieredzes izpausmes stadijām. Tās parādās šādā secībā. 1. Sākotnējā vietvalža suverenitāte. Vientuļā pagaidu autoritāte, ko radītājs dēls īsteno pirms saistītais radošais gars iegūst personiskās īpašības. 2. Kopīgā vietvalža suverenitāte. Paradīzes pāra kopīgā valdīšana pēc visuma mātes gara personības sasniegšanas. 3. Pieaugošā vietvalža suverenitāte. Radītāja dēla pieaugošā autoritāte viņa 7 radības veltījumu periodā. 4. augstākā suverenitāte. Nostiprinātā autoritāte pēc 7. veltījuma pabeigšanas. Nebadonā augstākā suverenitāte datēta ar Mihaela veltījuma pabeigšanu Urantijā. Tā pastāv nedaudz vairāk kā 1900 gadu pēc jūsu planētas laika. Pieaugošā augstākā suverenitāte – attīstītās attiecības, kas izriet no vairākuma radību domēnu nostiprināšanās gaismā un dzīvībā.
Šī stadija attiecas uz jūsu vietējā visuma nesasniegto nākotni. Trinitārā suverenitāte tiek īstenota pēc visa vietējā visuma nostiprināšanās gaismā un dzīvībā. Neatklātā suverenitāte nākotnes visuma laikmeta nezināmās attiecības. Pieņemot plānotā vietējā visuma sākotnējo vietvalža suverenitāti, radītājs Mihails dod zvērastu trīsvienībai neuzņemties augstāko suverenitāti, kamēr nav pabeigti 7 radības veltījumi un tos nav apstiprinājuši supervisuma valdnieki. Bet ja Mihails dēls nevarētu pēc vēlēšanās pieprasīt šādu nenopelnītu suverenitāti, nebūtu jēgas dot zvērastu to nedarīt. Pat pirmsveltījuma laikmetos radītājs dēls valda pār savu domēnu gandrīz suverēni, ja nevienā tā daļā nav domstarpību. Ierobežota valdīšana diez vai būtu acīm redzama, ja suverenitāte nekad netiktu apstrīdēta. Pirmsveltījuma radītāja dēla īstenotā suverenitāte visumā bez sacelšanās nav lielāka kā visumā ar sacelšanos, bet pirmajā gadījumā suverenitātes ierobežojumi nav acīm redzami, otrajā tie ir. Ja kādreiz radītāja dēla autoritāte vai administrācija tiek apstrīdēta, uzbrukta vai apdraudēta, viņš ir mūžīgi apņēmies uzturēt, aizsargāt, aizstāvēt un, ja nepieciešams, atgūt savu personīgo radījumu. Šādus dēlus var satraukt vai apgrūtināt tikai pašu radītās radības vai pašu izvēlētas augstākas būtnes. Varētu secināt, ka augstākas būtnes, tās, kur izcelsme ir līmeņos virs vietējā visuma, diez vai apgrūtinātu radītāju dēlu, un tā ir taisnība, bet viņi varētu, ja vēlētos. Tikumība ir personības gribas izpausme, taisnīgums brīvas gribas radībām nav automātisks. Pirms veltījuma karjeras pabeigšanas radītājs dēls valda ar noteiktiem pašnoteiktiem suverenitātes ierobežojumiem, bet pēc pabeigtās veltījuma kalpošanas viņš valda pamatojoties uz savu faktisko pieredzi, savu daudzveidīgo radību formā un līdzībā. Kad radītājs 7 reizes ir mitinājies starp savām radībām, kad veltījuma karjera ir pabeigta, tad viņš ir augstākajā mērā nostiprināts visuma autoritātē. Viņš ir kļuvis par meistara dēlu, suverēnu un augstāko valdnieku. Augstākās suverenitātes iegūšanas tehnika pār vietējo visumu ietver šādus 7 pieredzes soļus. 1. Pieredzes ceļā iekļūt 7 radības esības līmeņos, izmantojot iemiesota veltījuma tehniku attiecīgā līmeņa radību pašā līdzībā. 2. Veikt pieredzes veltīšanos katrai paradīzes dievības 7-kārtīgās gribas fāzei, kā tā ir personificēta 7 meistara garos. 3. Iziet cauri katrai no 7 pieredzēm radības līmeņos vienlaikus ar vienu no 7 veltījumiem paradīzes dievības gribai izpildi. 4. Katrā radības līmenī pieredzes ceļā attēlot radības dzīves virsotni paradīzes dievībai un visām visuma saprātīgajām būtnēm. 5. Katrā radības līmenī pieredzes ceļā atklāt vienu dievības 7-kārtīgās gribas fāzi veltījuma līmenim un visam visumam. 6. Pieredzes ceļā apvienot 7-kārtīgo radības pieredzi ar 7-kārtīgo veltīšanās pieredzi, dievības dabas un gribas atklāšanai. 7. Sasniegt jaunas un augstākas attiecības ar augstāko būtni. Šīs radītāja radības pieredzes kopuma atbalsts palielina Dieva augstākā supervisuma realitāti un visvaran augstākā laika telpas suverenitāti un faktualizē paradīzes Mihaela augstāko vietējā visuma suverenitāti. Risinot suverenitātes jautājumu vietējā visumā, radītājs dēls ne tikai demonstrē savu piemērotību valdīt, bet arī atklāja paradīzes dievību dabu un attēlo to 7-kārtīgo attieksmi. Galīgā sapratne un radības novērtējums par tēva pārākumu ir saistīts ar radītāja dēla piedzīvojumu, kad viņš pazemojas, lai uzņemtos savu radību formu un pieredzi. Šie primārie paradīzes dēli ir īstie tēva mīlošās dabas un labvēlīgās autoritātes atklājēji, tas pats tēvs, kurš kopā ar dēlu un garu ir universālais vadītājs visai varai, personībai un valdībai, visās universālajās valtībās. Sadaļa numur 4. Mihaila veltījumi. Pastāv 7 veltījuma radītāju dēlu grupas, un tās tiek klasificētas atbilstoši reižu skaitam, cik tās ir veltījušas sevi savu valstību radībām.
Tās aptver no sākotnējās pieredzes līdz 5 papildu progresīva veltījuma sfērām, līdz sasniedz 7. un pēdējo radības radītāja pieredzes epizodi. Avonālu veltījumi vienmēr ir mirstīgās miesas līdzībā, bet radītāja dēla 7 veltījumi ietver viņa parādīšanos 7 radības esības līmeņos un attiecas uz dievības gribas un dabas 7 primāro izpausmju atklāšanu. Bez izņēmuma visi radītāji dēli iziet cauri šai 7-kārtīgai sevis došanai saviem radītajiem bērniem, pirms viņi uzņemas noteiktu un augstāko jurisdikciju pār pašu radītajiem visumiem. Lai gan šie 7 veltījumi dažādos sektoros un visumos atšķiras, tie vienmēr ietver mirstīgā veltījuma piedzīvojumu. Pēdējā veltījumā radītājs dēls parādās kā vienas no augstākajām mirstīgajām rasēm loceklis, kādā apdzīvotā pasaulē, parasti kā tās rasu grupas loceklis, kurā ir vislielākais Ādama cilts iedzimtais mantojums, kas iepriekš ir ievests, lai uzlabotu dzīvnieku izcelsmes tautu fizisko stāvokli. Tikai vienu reizi savā 7-kārtīgajā karjerā kā veltījuma dēls paradīzes Mihails ir dzimis no sievietes, kā jums ir ieraksts par Bētlemes bērnu. Tikai vienu reizi viņš dzīvo un mirst kā evolucionāro gribas radību zemākās kārtas loceklis. Pēc katra no saviem veltījumiem radītājs dēls dodas pie tēva labās rokas, lai tur saņemtu tēva piekrišanu veltījumam un saņemtu norādījumus, gatavojoties nākamajai visuma kalpošanas epizodei. Pēc 7. un pēdējā veltījuma radītājs dēls no vispārējā tēva saņem augstāko autoritāti un jurisdikciju pār savu visumu. Ir ierakstīts, ka dievišķais dēls, kurš pēdējo reizi parādījās uz jūsu planētas, bija paradīzes radītājs dēls, kurš bija pabeidzis 6 savas veltījuma karjeras fāzes. Līdz ar to, kad viņš atteicās no apzinātās iemiesotās dzīves tvēriena Urantijā, viņš varēja un patiesi teica, tas ir pabeigts. Tas bija burtiski pabeigts. Viņa nāve Urantijā pabeidza viņa veltījuma karjeru. Tas bija pēdējais solis, lai izpildītu paradīzes radītāja dēla svēto zvērestu. Un kad šī pieredze ir ieguvusi, šādi dēli ir augstākie visuma valdnieki. Viņi vairs nevalda kā tēva vietvaļži, bet gan savā vārdā un tiesībās, kā ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Ar noteiktiem izņēmumiem šie 7-kārtīgie veltījuma dēli ir neierobežoti augstākie savos mītnes visumos. Attiecībā uz viņa vietējo visumu visa vara debesīs un virs zemes tika nodota šim triumfējošajam un tronī sēdošajam meistaram dēlam. Radītāja dēli pēc savu veltījumu karjeras pabeigšanas tiek uzskatīti par atsevišķu kārtu – 7-kārtīgi meistaru dēli. Personīgi meistaru dēli ir identiski radītājiem dēliem, bet viņi ir izgājuši cauri tik unikālai veltījuma pieredzei, ka parasti tiek uzskatīti par citu kārtu. Kad radītājs labvēlīgi izvēlas veikt veltījumu, ir paredzētas reālas un pastāvīgas pārmaiņas. Tiesa, veltījuma dēls joprojām un nemazāk ir radītājs, bet viņš savai dabai ir pievienojis radības pieredzi, kas viņu uz visiem laikiem noņem no radītāja dēla dievišķā līmeņa un paceļ uz meistara dēla pieredzes plakni, kurš ir pilnībā nopelnījis tiesības valdīt pār visumu un administrēt tā pasaules. Šādas būtnes iemieso visu, ko var iegūt no dievišķās izcelsmes un aptver visu, kas iegūstams no pilnveidotas radības pieredzes. Kāpēc cilvēkam būtu jāpraud sava zemā izcelsme un piespiedu evolucionārā karjera, kad pat dieviem jāiziet cauri līdzīgai pieredzei, pirms viņi tiek pieredzes ceļā atzīti par cienīgiem un kompetentiem, lai beidzot un pilnībā valdītu pār saviem visuma domēniem? Sadaļa numur 5. Meistaru dēlu attiecības ar visumu. Meistara Mihaila spēks ir neierobežots, jo tas ir atvasināts no pieredzes asociācijas ar paradīzes trīsvienību, un tas ir neapšaubāms, jo tas ir atvasināts no faktiskās pieredzes kā tām pašām radībām, kas pakļautas šādai autoritātei. 7-kārtīgā radītāja dēla suverenitātes daba ir augstākā, jo tā aptver paradīzes dievības 7-kārtīgo skatu punktu. Iemieso laika telpas radību 7-kārtīgo attieksmi.
pilnīgi sintezē paradīzes attieksmi un radības skatu punktu. Šī pieredzes suverenitāte tājādi ir visaptveroša attiecībā uz Dieva septiņkārtīgā dievišķību, kas kulminē augstākajā būtnē. Un septiņkārtīgā dēla personiskā suverenitāte ir līdzīga nākotnes suverenitātei, kādreiz pabeidzamajai augstākajai būtnei, aptverot cik vien iespējams pilnīgu paradīzes trīsvienības spēka un autoritātes saturu, kas izpaužas attiecīgajās laika telpas robežās. Ar augstākās vietējā visuma suverenitātes sasniegšanu no Mihaela dēla zūd spēks un iespēja radīt pilnīgi jaunus radību tipus pašreizējā visuma laikmetā. Bet meistara dēla zaudētais spēks radīt pilnīgi jaunus būtņu kārtas nekādā veidā netraucē dzīvības izstrādes darbu, kas jau ir izveidots un attīstās. Šī plašā visuma evolūcijas programma turpinās bez pārtraukuma vai ierobežojuma. Meistara dēla augstākās suverenitātes iegūšana nozīmē personiskas veltīšanās atbildību par tā, kas jau ir projektēts un radīts, un tā, ko vēlāk radīs tie, kas ir šādi projektēti un radīti – audzināšanu un administrēšanu. Laika gaitā var attīstīties gandrīz bezgalīga dažādu būtņu evolūcija, bet neviens pilnīgi jauns saprātīgas radības modelis vai tips turpmāk vairs neradīsies tieši no meistara dēla. Tas ir pirmais solis, sākums, noteiktai administrācijai, jebkurā vietējā visumā. Septiņkārtīgā veltījuma dēla pacelšana līdz neapšaubāmai suverenitātei pār savu visumu nozīmē gadsimtiem ilgas nenoteiktības un relatīvas neskaidrības beigu sākumu. Pēc šī notikuma tas, ko kādreiz nevarēs garīgi pārveidot, galu galā tiks dezorganizēts. Tas, ko kādreiz nevarēs koordinēt ar kosmisko realitāti, galu galā tiks iznīcināts. Kad bezgalīgās žēlastības un neizsakāmās pacietības krājumi būs izsmelti, cenšoties iegūt valstību gribas radību lojalitāti un uzticību, valdīs taisnīgums un taisnība. To, ko žēlastība nevar atjaunot, taisnīgums galu galā iznīcinās. Meistari Mihaeli ir augstākie savos vietējos visumos, kad viņi ir iecelti par suverēniem valdniekiem. Daži ierobežojumi viņu valdīšanai ir tie, kas ir iedzimti noteiktu spēku un personību kosmiskajā iepriekšējā pastāvēšanā. Citādi, šie meistari dēli ir augstākie autoritātē, atbildībā un administratīvajā varā savos attiecīgajos visumos. Viņi ir kā radītāji un dievi, augstākie praktiski visās lietās. Nav iespējams ieskatīties dziļāk par viņu gudrību attiecībā uz konkrēta visuma darbību. Pēc pacelšanas uz noteiktu suverenitāti vietējā visumā, paradīzes Mihaels pilnībā kontrolē visus citus dieva dēlus, kas darbojas viņa domānā, un viņš var brīvi valdīt saskaņā ar savu koncepciju par savu valstību vajadzībām. Meistars dēls pēc vēlēšanās var mainīt apdzīvoto planētu garīgās tiesas un evolucionārās pielāgošanās kārtību. Un šādi dēli veido un īsteno paši savus plānus visos jautājumos par īpašām planētu vajadzībām, īpaši attiecībā uz pasaulēm, kurās viņi ir mitinājušies kā radības, un vēl jo vairāk attiecībā uz galīgā veltījuma valstību, iemiesošanas planētu mirstīgās miesas līdzībā. Šķiet, ka meistari dēli ir perfektā saziņā ar savām veltījuma pasaulēm, ne tikai ar pasaulēm, kurās viņi personīgi ir mitinājušies, bet ar visām pasaulēm, kurās ir veltījis sevi arbitra dēls. Šis kontakts tiek uzturēts ar viņu pašu garīgo klātbūtni, patiesības garu, ko viņi spēj izliet pār visu miesu. Šie meistari dēli arī uztur nepārtrauktu saikni ar mūžīgo māti dēlu visu lietu centrā. Viņiem piemīt līdzjūtīga sasniedzamība, kas stiepjas no vispārējā tēva augšā līdz zemajām planētu dzīvības rasēm laika valstībās. Sadaļa numur 6. Meistaru Mihailu liktenis. Neviens nevar ar galīgu autoritāti uzdrīkstēties apspriest ne septiņkārtīgo meistaru valdnieku dabu, ne likteņus vietējos visumos. Tomēr mēs visi daudz spekulējam par šiem jautājumiem. Mums māca un mēs ticam, ka katrs paradīzes Mihails ir savas izcelsmes duālo dievības koncepciju absolūts.
Tājādi viņš iemieso vispārējā tēva un mūžīgā dēla bezgalības faktiskās fāzes. Mihailiem jādūt daļēļiem attiecībā pret kopējo bezgalību, bet viņi iespējams ir absolūti attiecībā uz to bezgalības daļu, kas saistīta ar viņu izcelsmi. Bet novērojot viņu darbu pašreizējā visuma laikmetā, mēs neredzam nekādu darbību, kas būtu vairāk nekā galīga. Jebkuras pieņemtās supergalīgās spējas ir jābūt pašpietiekamām un vēl neatklātām. Radības veltiņuma karjeru pabeigšana un pacelšana līdz augstākajai visuma suverenitātei noteikti nozīmē Mihaila galīgās darbības spēju pilnīgu atbrīvošanu, ko pavada spējas parādīšanās vairāk nekā galīgai kalpošanai. Jo šajā sakarā mēs atzīmējam, ka šādi meistari dēli tad ir ierobežoti jaunu radību tipu radīšanām, un šis ierobežojums neapšaubāmi ir nepieciešams, lai atbrīvotu viņu supergalīgās potenciālās spējas. Ir ļoti iespējams, ka šīs neatklātās radītāju spējas paliks pašpietiekamas visā pašreizējā visuma laikmetā. Bet kādreiz tālā nākotnē, tagad mobilizējamos ārējās telpas visumos, mēs ticam, ka saikne starp septiņkārtīgu meistaru dēlu un septītās pakāpes radošo garu var sasniegt apsonītus kalpošanas līmeņus, ko pavadīs jaunu lietu, nozīmju un vērtību parādīšanās transcendentālos galējās visuma nozīmes līmeņos. Tāpat kā augstākā dievība aktualizējas pieredzes kalpošanas rezultātā, tā arī radītāji dēli sasniedz personisku realizāciju par paradīzes dievišķības potenciāliem, kas saistīti viņu neaptveramajās dabās. Atrodoties Urantijā, Kristus Mihails reiz teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un mēs ticam, ka mūžībā Mihailiem ir lemts burtiski būt ceļš, patiesība un dzīvība, vienmēr bruģējot ceļu visām visuma personībām, kā tas ved no augstākās dievišķības caur galējo absolūtitāti uz mūžīgo dievības galīgumu. Pasniedzis gudrības pilnveidotājs no Uverses.